Sveicināti, hokeja draugi! Turpinām interviju ciklu Kosmēsovas stāsta. Šodien atrodos Minskenē, kur notiek Oktoberfest atklāšanas ceremonija. Tūkstošiem cilvēku gatavojas apzīmēt, kur var uzvaru par hokeja klubu Frīdavā. Lūk, ko mums stāsta viens no viņiem. Bijušais pirmā Rīgas Dinamo spēlētājs, pēc čempionāta sudraba medaļas ieguvējs Rumāns Tomā. Kurbats ir pasūtījis savu galdiņu, un Pēters arī būs klāt, Ostašovs. Bet viņš šodien alu netvers, jo rītā ir spēle, un tad viņš nevar šodien dzert alu. Boldaveško? Boldaveško, nē, Boldaveško nebrauks. Apuļskis? Apuļskim ir menedžera darīšanas, viņš nevarēs būt. Un Čudīnovs? Čudīnovs varbūt tās atnāks. Labdien! Te Jānis Šīraks man traucēja no Minhenes, ja? Labdien! Tikko spēle mums beigusies. Paldies par apsveikumiem. Vinnējāmies 4-3. Spēle bija diezgan interesanta. Neteiksim, ka viegli smaga. Vedām, pēc tam pievilka jaunieši. Bet viss kārtībā. Vinnējām. Pēter, kas tu gadījās noraidījums spēles beigās? Nu, gadās arī tā. Noraidījums ir noraidījums. Spēles epizode bija noraidījums. Bez komentāriem. Vai paši Ēriku Miglūnu arī satiki? Protams, pirms spēles sasveicinājāmies. Pēc spēles viņi bija drūmā noskaņojumā. Nu ko, svinam uzvaru? Labi, Jāni, tad jūs labi nosviniet Oktoberfest un gaidīsim jums atpakaļ. Trešdien Ogrē spēle pret Daugavpili. Visu labu!